Kā jūs nolīgojāt? Jā. Es nekā. Mēs šoreiz nesvinējām, tāpēc, kad strādājam bērnam skolam vispārējais. Tad šodien, teiksim, tā ir tāda kā ātrā ideju diena, tikai tāpēc, ka tādas dienas nav daudz. Un, ja ienāk kaut kas prātā, ko tu vari uztaisīt, manā uzskatījumā tas ir jātaisa un jādara uzreiz. Tad, nezinu, vai jūs šeit redzat daļēji, tad video sākumā jūs redzējāt, tad šie ir tie vieni no pirktākiem galdiem, kas man ir, nu, ko viņus regulāri pērk, ja? Bet šie ir nedaudz savādāki. Kā jau jūs redzat, nezinu, vai kamerā varēja pateikt, bet viņi ir dziļāki, teiksim tā, jo standartā man ir 25 cm. Sorry, 20 cm. Un šie ir 25 cm. Bet tajā pašā laikā, kādu brīdi atpakaļ, man klients prasīja, vai var uztaisīt video plauktu, bet, nu, viņš gribēja pavisam citu tipa galdu. Un tad es izdomāju, ja viņi ir, teiksim tā, pirkti diezgan labi, nu, viena no pirktākiem galdiem, ja, tad arī vajag uzčinīt video plauktu. Tad, nu, šos divus vienkārši šodien saveidoju. Pārāk kas svārājiet, nezinu, kā jums tur Latvijā, vai no kurienes jūs skaties, bet mums Anglijā nenormāls karstums ir. Visi atkal paniko, katastrofa. Cik nu katastrofa vienkārši, kā paši zina, cilvēks paliek cilvēks, viņam tad ir augsts, tad slikti, tad karsts, tad atkal slikti. Tad darba ir bijis, nu tā, darbiem ir so, bet vienmēr ir ko darīt, jo, ja nav pasūtījumi, taisam kaut ko jaunu, jaunas idejas, galdus, kaut ko tam līdzīgi, jā, bet pēdējā laikā vajag arī noslinkojis. Nu, nezinu, pārgurs vienkārši vai kaut kā, nu, vajag atvaļinājums, sen nav bijis atvaļinājums, tāpēc mēs nedēļas nogalē bliezīsim kempingā un uz Copīti. Tie būs mūsu Jāņi, jā. Vispār sveiciens visām līgām, visiem Jāņiem un Pēteriem vai kam tur vēl ir vārdienas. Tad parādīšu jums, ko esmu sadarījis saistībā ar mašīnu. Diemžēl ir tā, ka tie, kas redzēja to mazo subīti, kas bija 250 vatī, manas nebrīžības pēc, viņš nodega. Bet ir arī labas ziņas. Daudz nav redzējuši, jo video bija tikai ielikts TikTokā. Ar to mazo subi mēs izspiedām 136,7 decibeli beigās. Tomēr vēl labāk izspiedām. Tad es uztaisīju vienu citu kasti, bet tā es nepareizi viņu aprēķināju. Bet, nu, tas tā. Tad liksim iekšā orinālā kastē. Mašīnā ir savākt pilnīgi visi vadi, visi sačinīts ir. Baterijas ir saliktas, ir 3 baterijas. Ja es arī braukšu kempingā, man būs leduskā priekšā, man būs strāvas pārveidotā iekšā, jo mēs tomēr 2 dienām, vairāk kā 2 dienām būsim tur. Man arī 3 dienas būsim. Tāpēc man vajag tā, lai man mašīnā pietiek strāva vispārējais, jo nepaspēju nopirkt solāro paneli jumtam, tāpēc izmantošu visu mašīnas bats strāvu. Tad iesim, apmačīsim kasti ar paklāju. Es gribu fiks pārvilkt kasti ar paklāju, vajag salikt vadus subim. Un pēc tam parādīšu jums mašīnu, kas kaut kā tur izskatās viss. Vismaz pagaidām izskatās zelīt, kamēr Oskars nav piestūķējis. Let's go. They sleeping on the kid, I had to do it B.I.G. I can never be average, and they want a problem with the boy, they don't want no static. I don't need your cosign running with God, wanna test that, tell them what's happening. Still giving them dope, I'm trapping. They don't know about me, they capping. And they know that I'm running the game, can't stop me, tell them they lacking. Bring it up, I got it in the bag, let's zip it up. I don't need Mount Rushmore, but they talk greatness, anytime that they gon' bring me up. Let's get it now. Took control, run the game, best believe I'm shining dog. Kasta ķipa gatava. Nu, lai to paklāju, jā, ir jāpamācās, bet tas būtu mazākais. Kā jūs redzat, šeit pagūzes ir pilnībā tukšs, jā. Jo tie, kas atcerās, man agrāk bija 2 15-nieki, aķis bija aizmugurējais kastes, un tur bija tie 2 pastiprinātāji. Bet es gribu uztaisīt tā, lai, ja man vajag, es varu izņemt, jo, kā es zinu, tāda ir mašīna. Tad šeit ir vecie caurumi palikuši, baigi resnie. Pirks tur iebāzt. Tad šī vietā nāks ārā jauni vadi, jo šeit būs pastiprinātājs. Nu, cik viņš liels skatīsimies, varbūt viņam uztaisīsim kaut ko apakšā, lai viņš neskarās, jāskatās, kur viņam dzesēšana ir.
Man vēl ir jāpasūta vādu apvalki, lai es varu sakārtot visu apakšu tur. Jo tur būs kaste un šeit pastiprinātājs. Tas man ir kempingam. Tad šeit fiks parādīšu, cik es varēšu. Tad plus mīnus kaut ko jūs redzat. Pacelšu augšā vēl. Jesus. Tā, tad apakšā ir 3 baterijas, bet 2 vēl tiks mainītas. Jā, es zinu, tur ir badu bardaks, tur ir daudz vadi, kā jūs redzat. Ir pie rāmji savilkti. Tad viens nāk no priekšas resnais. Tad vēl vajadzēs ievilkt vēl vienu. Un šī ir pastiprinātāji, kas darbina durvis. Nav nevainas viņiem. Jo, būs apvalki, savadīsim šeit visu kārtībā, bet uz doto brīdi vajag ielikt kasti. Un es gribēju vienkārši testiņu uztaisīt, kā skan šis subis šī kastē. Un pēc tam, tad, kad atnāks pastiprinātājs, tad būs pār 2. Maziņš giftiņš mašīnai. Par mašīnu jārūpēs tāpat kā par sievietēm, vai ne? Es pirku Rage 2000, bet Rage vai Rage, kā viņi tur sauc, B2 audio. Bet man uzrakstīja sellers un pateica, ka viņš ir diskontiņot, ka viņi vairāk vispār nav. Jo viņš ir izplatītājs Anglijā tieši, un viņš sūta tādu, tu sūta no Amerikas vai no kurienes tur reāli, un jo. Tad man piedāvāja Riet 2500. Es uzreiz tā nepaskatījos, kur viņiem beigās starpība, bet varbūt nevajadzēja ņemt šito, varbūt vajadzēja teikt, bišķiņ piemaksāt un paņemt Rage 3500. Bet viennozīmīgi, es paskatījos Riet 2500 jaudu, nominālā jauda vienā ohmā ir 2,5 kW. Viņš ir izspiests uz Dyno 3,5 kW, 14,4 voltos vai 14,6 voltos kaut kas tam līdzīgs, ja ir izspiests 3,5 kW RMS nominālā jauda. Un vispār 0,8 ohmos viņš, man liekas, izspied 4,5 kW, kas ir vienkārši ahriņeķi. Jā, bet mēs taču neiešu tādu jaudas pēc tārā. Tad šodien atnāca, kad es viņu ieraudzīju, es domāju, es serious, nopietni. Šitik maziņš spiež ārā tādu jaudu, bet paskatīsimies. Tad vizuāli simpātisks, jā. Viens mīnus, kas man nepatīk. Viņam nav lielie vadi. Viņam ir 42 vai 50 mm, kvadrātmilimetri, vai kā viņš saucās, jā. Viņam nav 70. Man ir rasnie vadi. Mēku mani vadi. Un man nav gali. Tad mums būs jāpērk gali, bet pagaidām es domāju, ka es viņus saslēgšu. Kur krīt? Saslēgšu tāpatās, jo man vajag iztestēt visu. Skārņiem vadi arī. Blinu priekš tās jaudas man uzskamēja, kur diši pamazu. Tāpēc vienvārds būtu vajadzēja ņemt Rage. Pastiprinātājs kā pastiprinātājs. Vats līdzi. No high inputs. Skrūves. Basknops instrukcija. Man tā jau viss skatās normāli, bet, grūti teikt, grūti spriest. Tad šodien vajag viņu sačinīt fiks mašīnā, jo es rītā braucu prom. Skatīsimies. Viennozīmīgi. Ja kādam ir kaut kas, ko labi var teikt par Rietu, sakat, ja nezinu. Jo, kā jau es teicu, man vajadzēja apskatīties starpības starp Rietu un Rage. Man liekas, ka Rage'am ir lielāki ieies vadi. Un viņš pats, man liekas, ir nedaudz lielāks. Nē, 3,5 liekas viennozīmīgi lielāks, bet es domāju, cik 3,5, ja šitais spiež ārā 3,5, viņš ir reita 2,5. Labi, tas jau viss ir atkarīgs no strāvas, kā jūs zināt, jā. Tad labi, šito mēs neplēsīsim, bet tā jau simpātisks. Ļoti smukiņš tāds, jā, visām tām LED. Bet viennozīmīgi, jā, kā parasti saka, izskats nav galvenais. Tad mēs iesim ķerties klātī un krāmēsim visu šo pasākumu iekšā.
nevienmēr viss iet kā plānots. Man ir dažas lietas, kas man īstenībā pietrūkst, bet vienkārši saliku visu iekšā, lai redzu, kas ko kā. Jaunais subwooferis ir Bassface Indie, 10 colas, 1000 W RMS. Pagaidām testus mēs vēl netaisam, jo, kā jūs redzat, šeit ir vadi, ja? Bet šie vadi paliks šeit, bet viņi aizies uz sadalītāju bloku. Šeit būs sadalītāju bloks, un tad viņi aiziet tālāk uz pastiprinātāju. Jo šie ir nedaudz par esmu pastiprinātājiem. Par pastiprinātājiem vajag iekšā, kā es teicu, 42 mm, man liekas. Bet, man liekas, tik to kā teicu. Bet viennozīmīgi kaste ir šāda, 75 litru kaste. Tā ir tā pati, ko mēs izmantojām pirms tam, ja? Un tā ir itī cool. Pastiprinātājs ir noregulēts, bass kontrols ir ievilkts. Tad pagaidām mēs atstāsim šādi. Vienkārši tas tāds fiksēts video update'iņš saistībā arī par mūziku, ne? Nevar jau visu laiku ar stundām gari runāt. Tad nākošais, ko es gribētu izdarīt, pagaidām šitais viss setups mums paliks. Jo es gribu redzēt, kā man baterijas turēs pa nedēļas nogali kempingā. Jo būs, tur, man liekas, būs 3 kW inverters, no kā es darbināšu portīvo datoru vispār, jo man arī jāstrādāja. Un tad, kad mums būs laiks, es gribu, varbūt kādam ir idejas, nezinu, šīs durvis es gribētu pārvilkt. Jā. Nu, tas ir audums. Šitā puse ir ok. Bet es domāju, var kaut kādu ādu lipīgo, es nezinu, daudz man pirms tam teica, ka Temu varot nopirkt. Bet es negribu to Temu mēslu, es nezinu, varbūt kāds ir izmantojis, kāds ir pircis, tāpēc piekomentēt, ja. Tad paldies, ka noskatījās šito īso video, un tad jau tiekamies nākušajā video.